melns uz baltu uzrakstīts. Un es saku, kas to ir rakstīts? Un viņš saka, labi, es jums parādīšu. Un viņš tagad man parāda to parakstu, kur, zin, tā protokolī parakstījies. Maiga Baša, mana nodevēja, arī aizsardze, kurai vīrs bija leģionārs. Un viņai bija dvīnītes, meitenītes. Viņai bija piesolīts, ja viņa negrib, lai viņu aizved, tad viņai jāpasaka viss, kas ir bijušas aizsardzes. Un viņa bija pateikusi par katru, par visiem. Un viņa palika mājās. Un labākais numurs, ka es viņu pirms 6 gadiem satiku. Es biju aizbraukusi vēl ratiņos brauktam, aizbraukusi uz savu pagastu tur. Un tagad man ceļ ārā no mašīnas un liek ratiņos iekšā, lai es varētu pabraukāt tur pa kapiem, kapsvērt bija. Un tagad viena sīviete, nepazīstama, tāda dūšīga resna, pieskrien man klāt skaidri, apkrīt man ap kaklu, vai? Es tā skatos, vai tad tu man nepazīsti? Maiga, es esmu maiga. Nu, ko man bija darīt? Neko. Un viņas dēļ es tikpat labi būtu varējusi palikt tur, kā tur 2/3 no mums palika. Tad ir nāves novatnē. Un viņa palika manējā. Reizi konvoji mums, jā, un tad mums brīdināja solis pa kreisi, solis pa labi, šausmības brīdinājumu. Pa priekšu brauca pajūgs, tie bija bez konvoja. Uz ceļa nolika maizes kukulīti, un tad mums apveda apkārt, lai mēs to maizi nepaņemtu. Atceros, vārdu tikai nezinu, bet atceros vienu meiteni. Viņa bija pēc tautietes vāciete, jauna meitene. Tā kā, kur viņa iedomājās, tur viņa mums veda. Bet viņa negribēja brist tur tanī peļķē iekšā, bet viņa tā sāniski bišķi čut padevās. Un viņu ar suņiem tik ilgi notrenkāja līdz nemaņai. Līdz pilnīgai nemaņai, kā mums vajadzēja uz rokām viņu aiznest līdz darba vietai. Tā mums, kur mums bija tas darbs, viņa nebija spējīga vairs pati paiet. Un tad vispār, kad bija, skuķi grib padeļot. Un viena puse tur tai mājai bija tukša, un viena muts apgāzam otrādi, to bleķi, lai var uz viņu sēdēt. Un tad es sēdēju uz to mucu. Es biju lielīga, citreiz gāju, citreiz negāju. Tad, cik mēs gribam dejot, nu nāc ar mums, nu, es aiziet, un es uzkāpu, man uzsēlēju, uz to mucu, un tad es dziedāju, šlāgers visāds, un pa vidu kalus ķēmeni spēlē, es jums teikšu tāds orķestrs, ka bries. Piekrišana bija man liela. Es biju mūzika tur viņiem. Vienreiz atbrauc kādi puiši cauri braucot. Nu, mēs atkal visi dejosim. Un viens uzlūdz man ār. Es dejoju, uzreiz viss kliedzes. Gaida jupka, gaida jupka. Un gaida jupka krīt zemē un gaida tik dejo valsts. Nu, nenokrīt gluži, es jau saķiešu tos svārkus. Tur tak nebija nekāds druknops, nekas, kur tu to ņems.
Aš noriem, cik var sasiet, tik ir. Bet es aizgāju sasietos svārks, atkal dejoju atkal tālāk. Tā kā nekas, bet visi smējās, visiem bija jāmidziet, ka gaidēju, ka krīt zemē. Un tā katru rītu man tas ceļš gāja pret kalnu augšā. Apmēram 2 kilometri man bija jāiet pret kalnu augšā. Un tā es zinu, kad es laiku acīm redzot elpoju caur muti, ka kāp augšā man piemetās drausmīgs bronhīts. Un, tu nevarēji neiet uz darbu, te jau tev maizi nedēļu. Ja, kad tu strādāji, tev devu 600 gramu laikam to maizi. Un mēs jau tikai brāli strādājam, man māte nestrādāja, jo viņa jau bija vispār, viņai nebija laba veselība, viņa bija švaka. Bet tā viņa vēl tajā laikā bija diezgan moža. Viņa gāja visu laiku mainīt tās drēbes un kaut ko tur pret produktiem, lai būtu ko ēst. Tad es tik tas tā ar no maniem personīgiem pārdzīvojumiem, ka šausmīgi grūti, es nevarēju svīdu, kā es kāpu pret to kalnu augšā un elpa trūku un nevarēju, un naktīs nevarēju gulēt un pussēdus es gulēju, lai es varētu elpot. Un tad tikai es to atceros. To vienu rītu es kāpu, gribēju sākt kāpt, pilnīgi spēku nav. Bija tāda liela prieda, un es šausmīgi sāku raudāt. Un es lūdzu Dievu un raudāju, lai man atpestīja no tām šausmīgām mokām. Tā es tā briesmīgi izraudājos, un tam man palika vieglāk, un pēc tam es neesmu vairāk raudājis nekad. Es sapratu, ka tikai tu vari pats uz saviem spēkiem paļauties. Ne tev Dieviņš palīdzēs, ne tev neviens nepalīdzēs. Tikai pašam ir jādara. Lai izdzīvot.